Dokuments numur 6. Mūžīgais dēls. Mūžīgais dēls ir vispārējā Tēva pirmā, personiskā un absolūtā koncepta pilnīgā un galīgā izpausme. Līdz ar to, kad un kā Tēvs personiski un absolūti pauž sevi, viņš to dara caur savu mūžīgo dēlu, kurš vienmēr ir bijis, tagad ir un mūžam būs dzīvais un dievišķais vārds. Un šis mūžīgais dēls mīt visu lietu centrā, saistībā ar mūžīgā un vispārējā Tēva personisko klātbūtni un to tieši apņemot. Mēs runājam par Dieva pirmo domu un atsaucamies uz neiespējamu mūžīgā dēla laika izcelsmi, lai piekļūtu cilvēka intelekta domāšanas kanāliem. Šādi valodas izkropļojumi ir mūsu labākie centieni panākt kompromisa kontaktu ar laika ierobežotajiem mirstīgo radību prātiem. Secīgā nozīmē vispārējam Tēvam nekad nevarēja būt pirmā doma, ne arī mūžīgajam dēlam jebkad varēja būt sākums. Bet man tika dots norādījums attainot mūžības realitātes laika ierobežotajiem mirstīgo prātiem ar šādiem domu simboliem un apzīmēt mūžības attiecības ar šādiem secīguma laika jēdzieniem. Mūžīgais dēls ir paradīzes Tēva universālā un bezgalīgā dievišķās realitātes nenosacītā gara un absolūtās personības koncepta garīgā personalizācija. Un tājādi dēls veido vispārējā Tēva radītāja identitātes dievišķo atklāsmi. Dēla pilnīgā personība atklāja, ka Tēvs patiesībā ir mūžīgais un universālais avots visām garīgā, gribas, mērķtiecīgā un personiskā nozīmēm un vērtībām. Cenšoties ļaut laika galīgajam prātam izveidot secīgu priekšstatu par paradīzes trīsvienības mūžīgo un bezgalīgo būtņu attiecībām, mēs izmantojam tādu konceptuālu brīvību, atsaucoties uz Tēva pirmo personisko, universālo un bezgalīgo konceptu. Man nav iespējams cilvēka prātam sniegt adekvātu priekšstatu par dievības mūžīgajām attiecībām, tādēļ es lietoju tādus terminus, kas galīgajam prātam sniegs zināmu priekšstatu par šo mūžīgo būtņu attiecībām sekojošajos laiklekmetos. Mēs ticam, ka dēls ir cēlies no Tēva. Mums tiek mācīts, ka abi ir bez nosacījumiem mūžīgi. Tāpēc ir acīm redzami, ka neviena laika radība nekad nevar pilnībā aptvert šo noslēpumu par dēlu, kurš ir atvasināts no Tēva un tomēr ir līdzvērtīgi mūžīgs ar pašu Tēvu. Sadaļa numur 1. Mūžīgā dēla identitāte. Mūžīgais dēls ir sākotnējais un vienpiedzimušais Dieva dēls. Viņš ir Dievs dēls, dievības otrā persona un visu lietu līdzradītājs. Kā Tēvs ir pirmais lielais avots un centrs, tā mūžīgais dēls ir otrais lielais avots un centrs. Mūžīgais dēls ir visuma garīgās valdības garīgais centrs un dievišķais administrators. Vispārējais Tēvs vispirms ir radītājs un pēc tam kontrolētājs. Mūžīgais dēls vispirms ir līdzradītājs un pēc tam garīgais administrators. Dievs ir gars, un dēls ir šī gara personiska atklāsme. Pirmais avots un centrs ir gribas absolūtais. Otrais avots un centrs ir personības absolūtais. Vispārējais Tēvs nekad personiski nedarbojas kā radītājs, izņemot kopā ar dēlu vai ar dēla koordinētu rīcību. Ja jaunās derības rakstītājs būtu atsaucies uz mūžīgo dēlu, viņš būtu teicis patiesību, rakstot: Iesākumā bija vārds, un vārds bija pie Dieva, un vārds bija Dievs. Viss ir radies caur viņu, un bez viņa nekas nav radies, kas ir radies. Kad uz Urantijas parādījās mūžīgā dēla dēls, tie, kas brāļojās ar šo dievišķo būtni cilvēka veidolā, atsaucās uz viņu kā uz to, kurš bija no sākuma, kuru mēs esam dzirdējuši, kuru mēs esam redzējuši ar savām acīm, kuru mēs esam skatījuši un mūsu rokas ir aptaustījušas, pat dzīvības vārdu.
Un šis veltījuma dēls nāca no tēva tikpat patiesi kā sākotnējais dēls, kā norādīts vienā no viņa laicīgajām lūgšanām. Un tagad, mans tēvs, pagodini mani pie sevis ar to godību, kas man bija pie tevis, pirms šī pasaule bija. Mūžīgais dēls dažādos visumos ir pazīstams ar dažādiem vārdiem. Centrālajā visumā viņš ir pazīstams kā līdzvērtīgais avots, līdzradītājs un asociētais absolūtais. Uversā, supervisuma galvenajā mītnē, mēs dēlu apzīmējam kā līdzvērtīgo gara centru un kā mūžīgo gara administratoru. Salvingtonā, Josu vietējā visuma galvenajā mītnē, šis dēls ir reģistrēts kā otrais mūžīgais avots un centrs. Melhizedeki par viņu runā kā par dēlu dēlu. Jūsu pasaulē, bet ne jūsu apdzīvoto sfēļu sistēmā, šis sākotnējais dēls ir sajaukts ar līdzvērtīgu radītāja dēlu, Nebadona Mihailu, kurš veltīja sevi Urantijas mirstīgajām rasēm. Lai gan jebkuru no paradīzes dēliem varētu pienācīgi saukt par dieva dēliem, mēs esam pieraduši apzīmējumu mūžīgais dēls rezervēt šim sākotnējam dēlam, otrajam avotam un centram, kurš kopā ar vispārējo tēvu ir spēka un pilnības centrālā visuma līdzradītājs un visu citu dievišķo dēlu, kas rodas no bezgalīgajām dievībām, līdzradītājs. Sadaļa numur 2. Mūžīgā dēla daba. Mūžīgais dēls ir tikpat nemainīgs un bezgalīgi uzticams kā vispārējais tēvs. Viņš ir arī tikpat garīgs kā tēvs, tikpat patiess, neierobežots gars. Jums, kas esat zemes izcelsmes, dēls šķistu personiskāks, jo viņš ir vienu soli tuvāk jums sasniedzamībā nekā vispārējais tēvs. Mūžīgais dēls ir mūžīgais dieva vārds. Viņš ir pilnībā līdzīgs tēvam. Patiesībā mūžīgais dēls ir Dievs tēvs, kas personiski izpaužas visumu visumā. Un tā tas bija, ir un mūžam būs patiess par mūžīgo dēlu un visiem līdzvērtīgajiem radītājiem dēliem. Kas ir redzējis dēlu, ir redzējis tēvu. Savā dabā dēls ir pilnībā līdzīgs gara tēvam. Kad mēs pielūdzam vispārējo tēvu, patiesībā mēs vienlaikus pielūdzam Dievu dēlu un Dievu garu. Dievs dēls savā dabā ir tikpat dievišķi reāls un mūžīgs kā Dievs tēvs. Dēlam ir ne tikai viss tēva bezgalīgais un transcendentais taisnīgums, bet dēls atspoguļo arī visu tēva rakstura svētumu. Dēls dala tēva pilnību un kopīgi dala atbildību, palīdzot visām nepilnīgajām radībām viņu garīgajos centienos sasniegt dievišķo pilnību. Mūžīgajam dēlam piemīt viss tēva dievišķības raksturs un garīguma īpašības. Dēls ir Dieva absolūtuma pilnība personībā un garā, un šīs īpašības dēls atklāja savā personīgajā visuma garīgās valdības pārvaldībā. Dievs patiešām ir universāls gars. Dievs ir gars, un šī tēva gara daba ir fokusēta un personalizēta mūžīgā dēla dievībā. Dēlā visas garīgās īpašības acīmredzot ir ievērojami pastiprinātas, diferencējoties no pirmā avota un centra universāluma. Un kā tēvs dala savu gara dabu ar dēlu, tā viņi kopā tikpat pilnībā un bez ierunām dala dievišķo garu ar vienoto rīkotāju, bezgalīgo garu. Patiesības mīlestībā un skaistuma radīšanā tēvs un dēls ir vienlīdzīgi, izņemot to, ka dēls šķiet vairāk velti sevi universālo vērtību ekskluzīvi garīgā skaistuma realizācijai. Dievišķā labestībā es neatšķiru tēvu no dēla. Tēvs mīl savus visuma bērnus kā tēvs, mūžīgais dēls raugās uz visām radībām gan kā tēvs, gan kā brālis. Sadaļa numur 3. Tēva mīlestības kalpošana. Dēls dala trīsvienības taisnīgumu un tiesiskumu, bet aizēno šīs dievišķības iezīmes ar tēva mīlestības un žēlsirdības bezgalīgo personalizāciju. Dēls ir dievišķās mīlestības atklāsme visumiem. Kā Dievs ir mīlestība, tā dēls ir žēlsirdība. Dēls nevar mīlēt vairāk kā tēvs, bet viņš var izrādīt žēlsirdību radībām vēl vienā veidā, jo viņš ir ne tikai pirmatnējs radītājs kā tēvs, bet viņš ir arī tā paša tēva mūžīgais dēls, tādējādi daloties dēlības pieredzē ar visiem pārējiem vispārējā tēva dēliem.
Mūžīgais dēls ir lielais žēlsirdības kalpotājs visai radībai. Žēlsirdība ir dēla garīgā rakstura būtība. Mūžīgā dēla pavēles, kas izplatās pa otrā avota un centra gara ķēdēm, ir noskaņotas žēlsirdības toņos. Lai aptvertu mūžīgā dēla mīlestību, jums vispirms jāuztver tās dievišķais avots, Tēvs, kurš ir mīlestība, un tad jāvēro šīs bezgalīgās pieķeršanās atklāsme, bezgalīgā gara un viņa gandrīz neierobežotā kalpojošo personību pulka tālajošajā kalpošanā. Mūžīgā dēla kalpošana ir veltīta mīlestības dieva atklāsmei visumu visumam. Šīs dievišķais dēls nenodarbojas ar necilu uzdevumu, cenšoties pārliecināt savu žēlsirdīgo tēvu, mīlēt savas pazemīgās radības un izrādīt žēlastību laika pārkāpējiem. Cik nepareizi ir iedomāties mūžīgo dēlu, lūdzam vispārējo tēvu izrādīt žēlsirdību viņa pazemīgajām radībām uz materiālajām kosmosa pasaulēm. Šādi priekšstati par Dievu ir rupji un groteski. Drīzāk jums vajadzētu saprast, ka visas Dieva dēlu žēlsirdīgās kalpošanas ir tieša Dieva universālās mīlestības un bezgalīgās līdzjūtības sirds atklāsme. Tēva mīlestība ir dēla žēlsirdības īstais un mūžīgais avots. Dievs ir mīlestība, dēls ir žēlsirdība. Žēlsirdība ir pielietota mīlestība, tēva mīlestība darbībā viņa mūžīgā dēla personā. Šī universālā dēla mīlestība ir tāpat universāla. Kā mīlestība tiek saprasta uz dzimuma planētas, Dieva mīlestība ir vairāk salīdzināma ar tēva mīlestību, kamēr mūžīgā dēla mīlestība ir vairāk līdzīga mātes pieķeršanās. Šādi salīdzinājumi patiešām ir rupji, bet es tos izmantoju cerībā cilvēka prātam nodot domu, ka pastāv atšķirība, nevis dievišķajā saturā, bet gan izpausmes kvalitātē un tehnikā, starp tēva mīlestību un dēla mīlestību. Sadaļa numur 4. Mūžīgā dēla raksturīgās īpašības. Mūžīgais dēls motivē kosmiskās realitātes garīgo līmeni. Dēla garīgais spēks ir absolūts attiecībā uz visām visuma aktualitātēm. Viņš īsteno pilnīgu kontroli pār visas nediferencētās gara enerģijas un pār visas aktualizētās gara realitātes savstarpējo saistību, pateicoties savai absolūtajai gara gravitācijas izpratnei. Viss tīrais, nefragmentētais gars un visas garīgās būtnes un vērtības reaģē uz paradīzes sākotnējā dēla bezgalīgo pievilkšanas spēku. Un ja mūžīgā nākotne pieredzētu neierobežota visuma parādīšanos, sākotnējā dēla gara gravitācija un gara spēks izrādītos pilnīgi pietiekami šādas neaptveramas radības garīgai kontrolei un efektīvai pārvaldībai. Dēls ir visspēcīgs tikai garīgajā jomā. Visuma pārvaldes mūžīgajā ekonomikā nekad nav sastopama izšķērdīga un nevajadzīga funkciju atkārtošanās. Dievības nepievēršas bezjēdzīgai visuma kalpošanas dublēšanai. Sākotnējā dēla visur esanība veido visuma garīgo vienotību. Visas radības garīgā kohēzija balstās uz mūžīgā dēla dievišķā gara visur aktīvo klātbūtni. Kad mēs domājam par tēva garīgo klātbūtni, mums ir grūti to savā domāšanā atšķirt no mūžīgā dēla garīgās klātbūtnes. Tēva gars mūžīgi mājo dēla garā. Tēvam jābūt garīgi visuresošam, bet šāda visuresamība šķiet ir neatdalāma no mūžīgā dēla visur esošajām gara aktivitātēm. Tomēr mēs ticam, ka visās tēva dēla duālas garīgās dabas klātbūtnes situācijās dēla gars ir koordinēts ar tēva garu. Saskarē ar personību tēvs darbojas personības ķēdē. Savā personiskajā un nosakāmajā saskarē ar garīgo radību viņš parādās savas dievības kopuma fragmentos, un šiem tēva fragmentiem ir vientuļa, unikāla un ekskluzīva funkcija, kur un kad tie parādās visumos. Visās šādās situācijās dēla gars ir koordinēts ar vispārējā tēva fragmentētās klātbūtnes garīgo funkciju. Garīgi mūžīgais dēls ir visuresošs. Mūžīgā dēla gars noteikti ir ar jums un ap jums, bet ne jūsos un kā daļa no jums, kā noslēpumainais uzraugs.
Iekšienē mītošais tēva fragments pielāgo cilvēka prātu arvien dievišķākām nostādnēm, pēc kā šāds augšupejošs prāts kļūst arvien atsaucīgāks otrā avota un centra visvarenās gara gravitācijas ķēdes garīgajam pievilkšanas spēkam. Sākotnējais dēls ir universāli un garīgi pašapzinīgs. Gudrībā dēls ir pilnībā līdzvērtīgs tēvam. Zināšanu, viszinības jomās mēs nevaram atšķirt pirmo un otro avotu. Tāpat kā tēvs, dēls zina visu. Viņu nekad nepārsteidz neviens visuma notikums. Viņš aptver beigas no sākuma. Tēvs un dēls patiešām zina visu garu un garīgotu būtņu skaitu un atrašanās vietu visumu visumā. Dēls ne tikai zina visu, pateicoties savam visuresošajam garam, bet dēls, vienlīdz ar tēvu un vienoto rīkotāju, ir pilnībā informēts par augstākās būtnes plašo atspoguļojošo intelektu, kurš vienmēr ir informēts par visu, kas notiek visās 7 supervisumu pasaulēs. Un ir arī citi veidi, kā paradīzes dēls ir viszinošs. Mūžīgais dēls kā mīloša, žēlsirdīga un kalpojoša garīga personība ir pilnībā un bezgalīgi līdzvērtīgs vispārējam tēvam, kamēr visās šajās žēlsirdīgajās un sirsnīgajās personiskajās saskarsmēs ar zemāko valstību augšupejošajām būtnēm, mūžīgais dēls ir tikpat laipns un uzmanīgs, tikpat pacietīgs un iecietīgs, kā viņa paradīzes dēli vietējos visumos, kuri tik bieži sevi velta laika evolūcijas pasaulēm. Nav nepieciešams tālāk iztirzāt mūžīgā dēla īpašības. Izņemot minētos izņēmumus, ir tikai jāpēta Dieva tēva garīgās īpašības, lai saprastu un pareizi novērtētu Dieva dēla īpašības. Sadaļa numur 5. Mūžīgā dēla ierobežojumi. Mūžīgais dēls personiski nedarbojas fiziskajās jomās, ne arī izņemot caur vienoto rīkotāju prāta kalpošanas līmeņos radītām būtnēm. Bet šie ierobežojumi nekādā citā veidā neierobežo mūžīgo dēlu pilnīgā un brīvā visu dievišķo garīgās viszinības, visu resamības un visspēcības īpašību izmantošanā. Mūžīgais dēls personiski necaurstrāvo gara potenciālus, kas raksturīgi dievības absolūta bezgalībai. Bet, kad šie potenciāli kļūst aktuāli, tie nonāk dēla gara gravitācijas ķēdes visvarenajā tvērienā. Personība ir vispārējā tēva ekskluzīva dāvana. Mūžīgais dēls saņem personību no tēva, bet viņš bez tēva personību nepiešķir. Dēls dod izcelsmi plašam garu pulkam, bet šādi atvasinājumi nav personības. Kad dēls rada personību, viņš to dara kopā ar tēvu vai ar vienoto radītāju, kurš šādās attiecībās var rīkoties tēva vietā. Mūžīgais dēls tājādi ir personību līdzradītājs, bet viņš nepiešķir personību nevienai būtnei un pats par sevi viens nekad nerada personiskas būtnes. Tomēr šis darbības ierobežojums neatņem dēlam spēju radīt jebkura vai visa veida citu, nevis personisku realitāti. Mūžīgais dēls ir ierobežots radītāja priekšrocību nodošanā. Tēvs, mūžīgojot sākotnējo dēlu, piešķīra viņam varu un privilēģiju vēlāk pievienoties tēvam dievišķajā aktā, radot papildu dēlus ar radošām īpašībām, un to viņi ir darījuši un dara tagad. Bet, kad šie līdzvērtīgie dēli ir radīti, radītāja priekšrocības acīmredzot vairs nav nododamas tālāk. Mūžīgais dēls nodod radītāja spējas tikai pirmajai vai tiešajai personalizācijai. Tāpēc, kad tēvs un dēls apvienojas, lai personalizētu radītāju dēlu, viņi sasniedz savu mērķi, bet tājādi radītājs dēls nekad nespēja nodot vai deliģēt radītāja priekšrocības dažādajām dēlu kārtām, kuras viņš varētu radīt vēlāk, neskatoties uz to, ka augstākajos vietējā visuma dēlos parādās ļoti ierobežota radītāja dēla radošo īpašību atspoguļošanās. Mūžīgais dēls kā bezgalīga un ekskluzīvi personiska būtne nevar fragmentēt savu dabu, nevar izplatīt un piešķirt individualizētas savas būtības daļas citām entitātēm vai personām, kā to dara vispārējais tēvs un bezgalīgais gars. Bet dēls var un piešķir sevi kā neierobežotu garu, lai apņemtu visu radību un nepārtraukti vilktu pie sevis visas garu personības un garīgās realitātes. Vienmēr atcerieties! Mūžīgais dēls ir gara tēva personisks attēlojums visai radībai. Dēls ir personisks, un nekas cits kā personisks dievības nozīmē.
Šādu dievišķu un absolūtu personību nevar sašķelt vai fragmentēt. Dievs Tēvs un Dievs Gars ir patiesi personiski, bet viņi ir arī viss pārējais papildus tam, ka ir šādas dievības personības. Lai gan mūžīgais dēls nevar personiski piedalīties domu saskaņotāju piešķiršanā, viņš sēdēja padomē ar vispārējo tēvu mūžīgajā pagātnē, apstiprinot plānu un solot bezgalīgu sadarbību, kad tēvs, plānojot domu saskaņotāju piešķiršanu, ierosināja dēlam: darīsim mirstīgo cilvēku pēc mūsu pašu tēla. Un kā tēva gara fragments mīt jūsos, tā dēla gara klātbūtne apņem jūs, kamēr šie divi mūžam darbojās kā viens jūsu garīgajai izaugsmei. Sadaļa numur 6. Gara prāts. Mūžīgajam dēlam ir gars un prāts, bet ne tāds prāts vai gars, ko mirstīgais prāts varētu saprast. Mirstīgais cilvēks uztver prātu galīgā, kosmiskā, materiālā un personiskā līmenī. Cilvēks arī novērno prāta parādības dzīvos organismos, kas darbojas subpersoniskā dzīvnieku līmenī. Bet viņam ir grūti aptvert prāta dabu, kad tas saistīts ar supermateriālām būtnēm un kā daļa no ekskluzīvām gara personībām. Tomēr prāts ir jādefinē atšķirīgi, kad tas attiecas uz esamības garīgo līmeni un kad to lieto, lai apzīmētu gara inteliģences funkcijas. Tāda veida prāts, kas ir tieši saistīts ar garu, nav salīdzināms ne ar to prātu, kas koordinē garu un matēriju, ne ar to prātu, kas ir saistīts tikai ar matēriju. Gars vienmēr ir apzinīgs, ar prātu apveltīts un tam piemīt dažādas identitātes fāzes. Bez prāta kādā fāzē gara būtņu brālībā nebūtu garīgas apziņas. Prāta ekvivalents, spēja zināt un būt pazīstamam, ir raksturīgs dievībai. Dievība var būt personiska, priekšpersoniska, superpersoniska vai bezpersoniska, bet dievība nekad nav bezprātīga, tas ir, nekad nav bez spējas vismaz sazināties ar līdzīgām entitātēm, būtnēm vai personībām. Mūžīgā dēla prāts ir līdzīgs tēva prātam, bet atšķirīgs no jebkura cita prāta visumā, un ar tēva prātu tas ir priekštecis vienotā radītāja daudzveidīgajiem un tālajošajiem prātiem. Tēva un dēla prāts, tas intelekts, kas ir priekštecis trešā avota un centra absolūtajam prātam, iespējams vislabāk tiek ilustrēts domu saskaņotāja priekšprātā, jo lai gan šie tēva fragmenti ir pilnībā ārpus vienotā rīkotāja prāta ķēdēm, tiem ir kāda priekšprāta forma. Tie zina, kā tiek pazīti, tie bauda cilvēka domāšanas ekvivalentu. Mūžīgais dēls ir pilnībā garīgs, cilvēks ir gandrīz pilnībā materiāls. Tādēļ daudz kas attiecas uz mūžīgā dēla gara personību, viņa 7 garīgajām sfērām, kas apņem paradīzi, un paradīzes dēla bezpersonisko radību dabu, būs jāgaida līdz jūs sasniegsiet gara statusu, pēc Nebadonas vietējā visuma Moroncijas augšupcelšanās pabeigšanas. Un tad, kad jūs šķērsosiet supervisumu un dosieties uz Havonu, daudzi no šiem garā apslēptajiem noslēpumiem kļūs skaidrāki, kad jūs sāksiet tikt apveltīti ar gara prātu, garīgo ieskatu. Sadaļa numur 7. Mūžīgā dēla personība. Mūžīgais dēls ir tā bezgalīgā personība, no kuras nenosacītās personības važām vispārējais tēvs izbeiga ar trīsvienībošanas tehniku, un pateicoties kurai viņš kopš tā laika ir turpinājis sevi dāvāt bezgalīgā pārpilnībā savam arvien paplašinošajam radītāju un radību visumam. Dēls ir absolūtā personība, Dievs ir tēva personība, personības avots, personības dāvātās, personības cēlonis. Katra personiska būtne iegūst personību no vispārējā tēva, tāpat kā sākotnējais dēls mūžīgi iegūst savu personību no paradīzes tēva. Paradīzes dēla personība ir absolūta un tīri garīga, un šī absolūtā personība ir arī dievišķs un mūžīgs paraugs, pirmkārt, tēva personības dāvāšanai vienotajam rīkotājam, un pēc tam viņa personības dāvāšanai neskaitāmām radībām, tālajošā visumā. Mūžīgais dēls patiesi ir žēlsirdīgs kalpotājs, dievišķs gars, garīgs spēks un reāla personība.
Dēls ir Dieva garīga un personiska daba, kas izpausta visumiem, pirmā avota un centra summa un substance, atbrīvota no visa, kas ir nepersonisks, ārpusaulīgs, negarīgs un tīrs potenciāls. Bet ir neiespējami cilvēka prātam sniegt vārdisku attēlu par mūžīgā dēla augstākās personības skaistumu un diženumu. Viss, kas mēdz aizienot vispārējo tēvu, darbojas ar gandrīz vienādu ietekmi, lai novērstu mūžīgā dēla konceptuālu atpazīšanu. Jums jāgaida, līdz sasniegsiet paradīzi, un tad jūs sapratīsiet, kāpēc es nespēju attainot šīs absolūtās personības raksturu galīgā prāta izpratnei. Sadaļa numur 8. Mūžīgā dēla aptveršana. Attiecībā uz identitāti, dabu un citām personības īpašībām mūžīgais dēls ir pilnīgs līdzvērtīgs, ideāls papildinājums un mūžīgs vispārējā tēva līdzinieks. Tādā pašā nozīmē, kā Dievs ir vispārējais tēvs, dēls ir vispārējā māte, un mēs visi, augsti un zemi, veidojam viņu universālo ģimeni. Lai novērtētu dēla raksturu, jums jāpēta tēva dievišķā rakstura atklāsme. Viņi ir mūžīgi un neatdalāmi vienoti. Kā dievišķas personības, zemākais inteliģences kārtas viņus praktiski nevar atšķirt. Tos nav tik grūti atsevišķi atpazīt tiem, kuru izcelsme ir pašās dievību radošajās darbībās. Centrālā visuma un paradīzes dzimtās būtnes uztver tēvu un dēlu ne tikai kā vienu personisku vispārējās kontroles vienību, bet arī kā divas atsevišķas personības, kas darbojas noteiktās visuma pārvaldes jomās. Kā personas, jūs varat iedomāties vispārējo tēvu un mūžīgo dēlu kā atsevišķus individus, jo viņi tādi patiešām ir. Bet visumu pārvaldībā viņi ir tik savstarpēji saistīti, ka nevienmēr ir iespējams viņus atšķirt. Kad visuma lietās tēvs un dēls tiek sastapti mulsinošās savstarpējās saistībās, nevienmēr ir lietderīgi mēģināt nodalīt viņu darbības. Vienkārši atcerieties, ka Dievs ir inicijējošā doma un dēls ir izteiksmīgais vārds. Katrā vietējā visumā šī neatdalāmība ir personalizēta radītāja dēla dievišķībā, kurš pārstāv gan tēvu, gan dēlu 10 miljonu apdzīvoto pasauļu radībām. Mūžīgais dēls ir bezgalīgs, bet viņam var tuvoties caur viņa paradīzes dēlu personām un caur bezgalīgā gara pacietīgo kalpošanu. Bez paradīzes dēlu veltījuma kalpošanas un bezgalīgā gara radību mīlošās kalpošanas, materiālas izcelsmes būtnes diez vai varētu cerēt sasniegt mūžīgo dēlu. Un tikpat patiesi ir, ar šo debesu aģentūras palīdzību un vadību, Dievu apzinošais mirstīgais noteikti sasniegs paradīzi, un kādreiz stāvēs šī majestātiskā dēla personiskajā klātbūtnē. Lai gan mūžīgais dēls ir mirstīgās personības paraugs, jums ir vieglāk aptvert gan tēva, gan gara realitāti, jo tēvs ir jūsu cilvēciskās personības faktiskais dāvātājs, un bezgalīgais gars ir jūsu mirstīgā prāta absolūtais avots. Bet, kad jūs paceļieties paradīzes ceļā uz garīgo progresu, mūžīgā dēla personība jums kļūs arvien reālāka, un viņa bezgalīgi garīgā prāta realitāte kļūs arvien saskatāmāka jūsu pakāpeniski garīgojošajam prātam. Nekad mūžīgā dēla jēciens nespīdēs spoži jūsu materiālā vai vēlākajā moroncijas prātā. Tikai tad, kad jūs garīgosieties un sāksiet savu garīgo augšupcelšanu, mūžīgā dēla personības izpratni sāks līdzināties jūsu priekšstata spilgtumam par paradīzes izcelsmes radītāja dēla personību, kurš personā un kā persona kādreiz iemiesojās un dzīvoja uz Urantijas kā cilvēks starp cilvēkiem. Visā jūsu vietējā visuma pieredzē, radītāja dēlam, kura personība ir cilvēkam saprotama, jākompensē jūsu neizspēja aptvert ekskluzīvāk garīgo, bet nemaz nevis personisko mūžīgo paradīzes dēla pilnu nozīmi. Kad jūs progresējat par Orvontonu un Havonu, kad atstājiet aiz sevis spilgtu ainu un dziļus atmiņas no sava vietējā visuma radītāja dēla, šīs materiālās un moroncijas pieredzes aiziešana tiks kompensēta ar arvien paplašinošiem priekšstatiem un pastiprināšanu izpratni par mūžīgo paradīzes dēlu, kura realitāte un tuvums arvien pieaugs, tuvojoties paradīzei. Mūžīgais dēls ir grandioza un krāšņa personība. Lai gan mirstīgā un materiālā prāta spējām ir neiespējami aptvert šādas bezgalīgas būtnes personības īstenību, nešaubieties,
viņš ir persona. Es zinu, par ko runāju. Gandrīz neskaitāmas reizes esmu stāvējis šī mūžīgā dēla dievišķajā klātbūtnē un tad devis ceļā pa visumu, lai izpildītu viņa žēlsirdīgo pavēli. Ierakstījis dievišķais padomdevējs, kuram uzticēts formulēt šo paziņojumu, kas attēlo mūžīgo paradīzes dēlu.